un uzliek mašīnu virsū. Sākās šausmas klases brauciens. Lielā un mazā daudz klasu kopā. Tie, kuriem neizdos piešķirt uzreiz, drīkst lūgt palīdzību pārējiem startā. Un piesvīts brauciens Jūtīs Sāstu pilsētas parkā. Skieriņš. Tautas klases pirmā avarija, otrajā pagriezienā Leona Kāna. Pirmā desmitnieka beigas un pēc piesīgs tika vairāk braucēji. Pirmā kāpes ir pabeigts, līderi uzsāk otro, tikmēr vēl lēnāk iedod tagad mēģina tikt augstāk tālā kalnā. Aiziet otrajā apaļā augstā kalna, mūsu ātrumās ir lēnāk, jo tikai tagad ir visus prom sakārt, braucot lejā no kalna apskautās ir nogāmies un iet šauru un visam iet haismabrīt garāk apbrauc braucēm līderi. Viņiem jau otrais aplīts pusē, kamēr kānies iedot tikai nolīdz pirmā apļa beigās. Tautas klase, kāds no kurām mašīnas ir ar tādu arī var piedalīties. Skatīgs gaisa, Zepseonis, kurām arī tā aizmugurē. Mēs paskatām šīs braucienam ar tādiem oķiem Skieriņš sākās un ar tādiem arī turpinās. Krasni starti šajā klasē. Otrais jau paveikts 11. numuru Tainis Karlssonis Kapeļos priekšā visiem ar pārliecinošu pārsvaru. Tāpat stabili otrajā vietā jau Pilsētis Vilbītis un Mārtiņš Kopaļos ar 188 numuru un 32. Lūdzu Kaudīs no Jānis Pirmais un izdevies atvainoties pēc 4. un 5. vietas 4. 18. numurs Karls Pauls un Sandris Mejers.
Gailis Onis Satuļevs 11. numurs brauka priekš visiem un vairāk jau ir apziņas par apli. Ivo Vītiņš un Matīs Skobaļevs jau vairāk nekā 7 sekundes no viņiem atpaliek trešajā vietā ir Uģis Kalstus un Jānis Slavens ar 32. numuru. 4. Haralds Pauls un Sandrs Mejers viņam 18. numurs. 5. vietā ar 9. Ivan Kumburs un Dīsīs Sambrovs. Uz 6. vietu pakāpušies Toms Rībergs un Aigars Titīnis. 7. Rolands Vītos un Raimonds Indriksons. Numur 33. 8. vietā Miks Alens un Jūris Strēlis. 9. Dēgārs Šenenbergs un Egils Aboliņš un 1. desmitnieku noslēdz Jānis Galmanis un Dainārs Galmanis. Lielās tautas klases braucējs šobrīd pirmajā 3 vietās, pēc ar mazās tautas klases līderi ir 18. numurs Haralds Pauls un Sandrs Mejers, kurš 4. vietā absolūtajā vietējumā šajā braucienā. Formāts šobrīd vadošie braucēji daudz klasē, lielās tautas klases ekipāža. Apli paveikti, 10 minūtes plus 2 apli šajā braucienā. Piepienā augstā pa kalnu, zeltainās formās, pirmā vieta šajā braucienā šobrīd augstākajā klases punktā, un tad jau stāv un lejas ceļš viņiem priekšā. Un uzreiz pēc tautas klases un mazā Nīsaru klase gatavojas savam braucienam, tur markas un modernās ātrumi un lielās, un brauciens arī būs ilgāks. Uzsīnās pēc tam 5 un tad startā Saviens. Skatītāji uzmanās, paliek trāsas malā un pārkrāsē. Nesienam vienīgi, kas tūdaļ skries, ir motopiloti. Starta Saviens un aiziet mazā meistaru klase. Vēl tikai jāiedarbina motocikli, beidzās tie, kuriem elektriskie starteri, pārējie vēl mēģina uzkurbulēt. Un sākās mazās meistaru klases brauciens. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para bere. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para bere. Motociklu vēl jau ātrumi krietni lielāki. Otrā galā, kur tas ir garais skritulis lejā no kalna
šobrīd līderis turēkos arī lēnākajām figuriem. Savākās piestīvās tātā mazās liesargās Matīs un Lokjā. Līderi pabeidza pirmo apli un ar minūtes attāliem Līderi pabeidz jau otro apli, Jonas un Vēsnīca priekšā, aiza viņiem otrajā vietā. Un jaudīgākais šītienas brauciens. Miks Alans un Juris Strēlskis ir izcēlusi startu, viņa otrajā līkumā ir vadībā un tādēļ viņam jau pamatīga posmā braucējiem. Pārējā turpina formulē stājumu. Lodājā vēl startā visi izskatās, kuram izdodas ātrāk piešķirt Matīs, tāpēc pirmā apli viņš jau ir sakārtojušies apmēram tajās vietās, kur viņiem jābūt. Un Līderi pabeidz pirmo